Labdien, tautā! Šodien es nāku jums ar jaunu tādu īsu video. Jā. Šodien es dodos uz, tagad mēs dodamies uz centru, tas nav centrs, uz Akropolu, Alfas Akropolu. Es viņu saucu pa Alfu, bet teikt viņi ir Akropolu. Kāpēc mēs tur dodamies? Tāpēc, kad, kā lai jums izskaidros, sen jau es esmu KSI fans no FIFA Wager days, kad viņš FIFA Wagers taisīja. Jā, un no tiem laikiem. Viņš tagad kādu laiku jau ir professional boksjor, mūziķis, kas vēl viņš ir stila YouTubers, bet arī viņš ir dzērienu, viņš nav izveidotājs, es teikšu, viņš ir ambassadors, viņš neizveido to dzērienu, bet reklamē viņu un ir seja tam dzērienam. Tas dzēriens ir Prime. Prime dzēriens kopā izveidots ar Logan Paul, Logan Paul tas ir bračka Jake Paulam, un Latvijā un vispār ārzemēs diezgan grūti atrast ir to dzērienu, bet tagad Latvijā ir parādījusies vieta, kur var dabūt viņus. Ne visus, diemžēl es nevarēšu jums visus viņus parādīt, bet divus es jums šodien varēšu parādīt. To mēs arī darīsim, mēs aizbrauksim, es nopirkšu tos divus Prime drinks, pēc tam mēs mājās streamā pārslēgsimies uz streamu, un tur streamā es viņus testošu un redzēsim, kādi viņi ir, vai viņi ir tik labi, kā visi saka savos video, vai viņi varbūt ir overhyped. Tā kā to mēs redzēsim, bet tagad laiks doties uz Akropolu. Aiziet, neko jādodas ar kājām, transports neiet. Man gar acīm nogājis, nespēju tur sarkanā gaisa transports neskriešu, nenomiršu dēļ Prime. Bet, jā, pagaidām īsti, ko es varu pateikt, cerams, ka tas Primes būs to vērts. Jā, cerams būs to vērts. Palām divas garšas sanāks nopirkt vakardien uzzvanīju laicīgi, jo ir arī citos veiklos, bet es netaisos braukt pa visiem veikliem, tur meklēt. Nav manās interesēs, un tā cena neatbilst. Tā cena uzzināsiet vairāk, kad es būšu atpakaļ un kad būs streams. Bet tā cena neatbilst noteikti pudlai vienkārši tāpēc, ka viņi tik ekskluzīvi, tāpēc viņi ir uzlikti dārgi un es izlaidu nopirkt dēļ tā, lai jums būtu kaut kāds kontents. Viņas nebija redzējis, varbūt ir kāds barīs, bet no tādiem lielākiem neviens īsti nav Latvijā. Es labi nesaku, ka tas ir liels, bet no tādiem, ko varbūt jūs skatītāji arī skatieties vai neskatieties, neesat noteikti redzējuši. Un neviens nav taisījis tāds Prime taste testus kaut kā tā. Tad mēs redzēsim, kādi viņi būs labi vai viņi būs slikti. Nopirku, redzēsim, kā tas pudeles paņem. Tagad soļojam uz priekšu un dodamies līdz Alfai. Tā, mēs reku i Big Akropole, a.k.a. Alfa. Es nezinu, kāpēc viņi nomainīja. Ierakstiet komentāros, kāpēc viņi nomainīja uz Akropolu, Alfa Akropole. Tagad divas. Jā, dosimies iekšā, meklēsim Big Candy Pop, Big Prime, KSI Logan Paul. Jūs man parādā neko. Jūs redzēt, kur es spogulī, bet man ir tam tararam один Prime и second Prime. Jā, Blue Raspberry un Orange. Es aizgāju. Labi, ka es vakar piezvanīju un paprasīju, lai man atliek, jo šodien aizgājām prasīju, vai ir, viņi teica, ka nav. Tā kā Primes vispār, ka arī Latvijā viss fiks un dikti. Kā redzēt, cilvēkiem garšo laikam Prime. Bet īsti es vairāk te nerunāšu, aiziešu paēst kaut ko un tad došos atpakaļ mājās. Tā kā tiekamies nākošajā gadā, kas būs no streama, kadrs no streama. Tā kā jūs nebaidieties, ja mainās kvalitāte un fons un vispārējais. Tā kā tiekās streamā. Ko? Mēs esam atpakaļ. Kā jūs redziet, es teicu, būs cits setups, cits bišķi setupiņš būs. Mēs esam Twitch kanālā, streamojies tagad, un es teicu, ka es
Es solīju, ka es streamā to review taisīšu, tā kā pēc izdomāju ierakstīt atsevišķi šeit, lai jūs redzētu. Tā kā, ja jūs gribat redzēt live streams turpmāk, nu ne, kur varbūt es dzeru prime drinks, bet es tā vienkārši streamoju, skatāmies vidiks vai spēlēju kādas video spēles, links aprakstā uz Twitch kanālu piesakojiet. Tātad, nu, kā jūs zinat, Prime vēlreiz atgādinu visiem, es bišķīt, tie, kas redzēja sākumā, tie zina, bet es izstāstīšu vēlreiz. Tātad, kas ir Prime? Tie, kas nezinu, kas ir Prime drink ir hydration drinks, jeb, es nezinu, kā latviski iztulkot, nu, tā kā Gatorade, visi tie, nu, enerģijas dzērieni, bet, nu, sportisti, ko dzēra pa lielam. Prime ir Logan Paul un KSI, izveidots, bet viņi ir founderi, viņu, teiksim tā, dzērienu brands Prime, nu viņš ir ļoti populārs, visur viņi izpērk Anglijā, Amerikā, visur viņi izpērk, visi viņi izpērk un ļoti grūti ir dabūt. Bet izstāstīšu backstory. Iznāca šis dzēriens viņiem. Šis dzēriens diezgan grūti viņu dabūt bija Latvijā, es domāju, neiespējami, man sākumā likās, viņu dabūt būs, nu, ilgu laiku neiespējami. Bija doma caur cilvēkiem, kas Anglijā dzīvo, pasūtīt varbūt, lai nopērku un atsūtu man, bet pēkšņi uzzināju, ka šī nav reklāmas, šī nav reklāma. Ja grib sadarboties, uzņēmums droši hitojiet e-pastus arī aprakstā. Atradu vidīgu sākumu. Es TikTokā redzēju, bet pēc tam es atradu, ir tāds veikals, kurš ir, man liekas, visos lielveikalos. Spicē, viņš ir Alfā, viņš ir, nu, a.k.a. Akropolē, Alfā, Akropolē, kas ir Ķengaragā, Rīga Plaza, veikals Candy Pop. Tur tirgo, respektīvi, dzērienus, ēdienus, nu, saldumus no ārzemēm, tādus, kādus, nu, nevar dabūt parastajā Maksimā vai, nu, Rimī, Mego un tam līdzīgi. Un tur es redzēju, ka var dabūt Prime. Es domāju, vajadzētu uz vidiku uzfilmēt, jo neviens īsti Latvijā, nu, es redzēju TikTokā, bet es nezinu, vai, nu, varbūt kāds mazs YouTuberis filmēs, bet es neuzskatu, ka es esmu baigi lielais YouTuberis, bet, nu, virs 20,000 es neredzēju, ka kāds filmē, tur neredzēju, ka Funface ir filmējis, neredzēju, ka tur uzkapājam vai tur, vai, nu, visi YouTuberi, kas filmē, neviens neredzēja, ka kāds ir filmējis. Ja kāds ir, sorry, kad es vienkārši neesmu redzējis video. Neredzēju, un es domāju, būtu krūti uzfilmēt vidiku un padalīties savām domām, vai tiešām tas dzēriens ir tik labs, kā visi hypo, kā visi saka, ka viņš ir tik good, tik nice, tur ir tik krūts dzēriens un tam līdzīgi. Bet, teiksim tā, nu, es ilgi domāju, pirkt, jo es būšu godīgs, es nosaukšu cenu. Es uzreiz nosaukšu cenu. Es uzskatu, tā cena nav atbilstoša īsti, bet, nu, es esmu dzirdējis, ka Anglijā citās vietās arī tirgo pa dārgo viņu, bet es uzskatu, tā cena nav tik atbilstoša. Viena pudeles cena, kur ir, es nezinu, cik tur ir, 0,5, maksā 4 eiro. 4 eiro un 8 centi. Man liekas, 4 eiro un 8 centi, jā. Es uzskatu, nu, es šaubos, ka viņš ir 4 eiro vērts, bet mēs skatīsimies no divām pusēm. Tātad, kā es vērtēšu, pastāstīšu, kā es vērtēšu. Es vērtēšu viņu vienkārši kā dzērienu, salīdzinot ar citiem dzērieniem, ko es esmu dzēris. Un vērtēsim arī tajā, vai viņš atbilst tai cenai. Nu, es divas puses sadalīšu. Nu, vienkārši, nu, būsim godīgi, viņš Anglijā nemaksā tik daudz. Ir veiklos, kur viņš maksā actually daudz, bet, nu, piemēram, tajā pašā Asdā vai kur viņš nemaksā tik daudz. Nezinu, cenu maksā varbūt tie, kas dzīvo Anglijā un ir dzēruši, ierakstiet komentāros, cik tur maksā. Es nopirku 2 garšas. Es zinu, ka varēja dabūt citas garšas, bet es netaisījos skriet pa visiem veikaliem un meklēt, ir vai nav, jo iepriekšējā dienā, vakardien, es uzzvanīju uz Alfas veikalu un es pajautāju, vai viņiem ir. Viņi teica, ka jā, ir palikušas 2 garšas, bišķīt palicis, teicu, lūgums man atlieciet. Lūgums atlieciet, es šodien aiziešu, nopirkšu, lūgums atlieciet.
Viņi teica, 100% būs, saka, 150% būs, lūdzu, atlieciet. Šodien aizbraucu uz Alfu. Es aizbraucu, tur daudz cilvēku. Es pieeju pie kasiera. Es kasierim prasu, jums varētu Prime. Viņš uzreiz, nē, izpirk. Tādēļ jūs saprotat, arī Latvijā visi izpērk Prime par 4 eiro. Tas ir, es saku vēlreiz, tas ir visiem gribās pagaršot, visiem noteikti pārsvarā sīkie, es nezinu kā, es vienkārši gribētu izdarīt priekš content, that's different. Es šaubos, ka es ikdienā baigi pirkt dzertu par 4 eiro, noteikti nē. Bet mēs, teiksim tā, es pateicu viņam, kad man ir atliks, viņš čoks, atliks, pastījās skapītī, skapītī bija atstāts 2 pudelītes. Nolika 2 pudeles. Samaksāju 8,18 laikam, vai 16, es neatceros. 8,16 vai 8,18 neatceros. Es uzskatu, būs interesanti patestēt, jo tas īsti nav darīts, un redzēsim, kāds tas hypes ir. Es viņu ieliku augstu, lai viņš ir augsts, jo man nepatīk savus dzērienus dzert silts, es nezinu kā jums, bet man savus dzērienus patīk dzert augstus. Bet jā, tātad, ilgi es pļurgāju, bet parādīsim, kādas garšas man ir. Man ir 2 garšas. Pirmā garša. Jūs domājat, ka es fejkoju? Yeah, I have that prime, I have that prime, man. That prime. Tāda rekur, kā jūs redzat, prime orange hydration drink, orange krāsa. Mēs varam īsumā izlasīt, tātad rekur kalorijas viņam ir. Tātad kopā viņam ir 20 kalorijas. Total fat, tauki 0%. Carbohydrates ir 2%. Vitamīns C ir 500 mg. Plāzīmes 500 mg. Vitamīns A ir 900 mg. Prime, tieši tā, prime. Un, jā, pa lielam te bija labāk, jo te pielīmāts virsū laikam ir, jā. Jā, pa lielam tas ir orange. Bet labākais Reikuru viņi var nodot, bet es šaubos, ka es viņu nodošu. Kā redzēt, viņi var arī nodot, kas ir visi cieņi. Es nezinu, vai iešu. Man liekas, viņi man nepieskaitīja 10 cents par to. Bet labi, weird. Bet jā, kopā 25 kalorijas. Un šis ir, es būšu godīgs, es neesmu orange fans, bet ir viens dzēriens, ko es dabūju, ko es gribēju tiešām iztestēt, kas man garšo. Tas bija otrais favorīts, ne pirmais, bet otrais. Un otrais ir Rekur Prime Blue, man liekas, Blue Raspberry, ja? Jā, Blue Raspberry. Es pēc kā latviski Raspberry Avens? Raspberry Avens, man liekas, ne? Man liekas, ka Avens. Ja es jautu, sorry, sorry. Bet jā, Prime, man 2 ir Prime drinks, un te labāk, Rekur, te ir rakstīts, viņš ir 10% coconut water, 834 mg elektrosaiti. Jā, respektīvi, diezgan veselīgs dzēriens, 25, te ir 20 kalorijas un te ir 25. Atšķirās tātad, šitā ir 25 kalorijas, šitā ir 20 kalorijas. Bet mēs notestēsim, redzēsim, es abus notestēšu šeit, redzēsim, kas ir labi, kas nav labi, pateikšu savas godīgās atbildes. Un redzēsim, vai viņš tiešām atbilst, es šaubos, ka viņš atbilst 4 eiro, bet, redzēsim. Ko, testēsim. Pirmais drinks, vēlreiz Prime Orange, jeb apelsīna garšas, naturally flavored, no artificial colors. Ko, pirmo reizi Logan Paul KSI nepieviļat mani. Ja KSI tu man pievils, Logan Pauls bišķi mazāk, Mr. Wrestler, bet sākumā mēs pasmaržosim. Bļā, smaržu actually labi, not gonna lie. Bļā. Es actually varētu viņu nedzert, vienkārši smaržot. Actually viņš labi. What the fuck? Labi. Gatavi? Priekā. Cheers. Man labi jāpaliek šitā, lai jūs redzētu Prime pudeli. Ko aiziet? Vēlreiz jāapsnažu. Labi smaržu. Es vēlreiz saku, es neesmu orange, es neesmu apelsīnu dzērienu fans. Atskaitot skrūvē. Bet labi. Let's go.
Viņi vispār ir. Wow! Wow! Es actually nemīlu apelsīnu, bet šis ir actually. Es nemīlu, tas nav tāpēc, ka es tur kā visu hypoju. Es saku true opinion, bet wow! Like, viņš actually garšo ļoti labi, like, wow! Vēl ir jāapgaršo. Nu, viņš garšo, tā kā sajūta, ka viņš actually tu dzer kaut kādu tādu more, kā lai pasaka, vairāk tādu, nu, labāk noteikti. Nu, sajūta, nu, Fantu, it kā, nu, ne, es nesalīdzinātu viņu ar Fantu, bet ķipa var arī salīdzināt, bet noteikti labāk. Viņš garšo tā kā neveselīgs, viņš garšo tā kā, es varu salīdzināt tā, ka viņš garšo tā kā neveselīgs dzēriens. Bet viņš actually ir veselīgs dzēriens. Viņš garšo tā kā neveselīgs dzēriens. Nē, es saku, šis ir good dzēriens. Actually, nu, būsim godīgi. Ja šos dzērienus dzer, piemēram, profesionālā futbola komanda Arsenal, kas ir Premjerlīgas augstākā līga futbolā, ja viņi ir sponsors tam, nu, tad tas ir sporta dzēriens. Tas nav kaut kāds tur, fake Maksims tur, tipa sporta dzēriens, right? Nu, tas nav. Bet es būšu godīgs. Es tagad būšu godīgs. Vai es par šito maksātu 4 eiro? Lai pamēģinātu, jā. Ikdienā noteikti nē. Es nemaksātu 4 eiro par pudeli. Noteikti. Es uzskatu, 4 eiro ir bišķi pat raku. Nav to vērts. Es uzskatu, nav to vērts. It's just not worth it. Ļoti labs dzēriens, es pat teiktu, ja man būtu jāliek šitam no 1 līdz 10, sliktu, 8. Sliktu 8. Es sliktu 8. Sliktu 8. Atskaitot to 4 eiro summu, mēs izņemam viņu ārā, vienkārši kā dzērienu, es viņu vērtēju. Ja man būtu jānosauc summa, kur es viņu maksātu, 2 līdz 3, 2,50 līdz 2,50 apmēram. Bet labi, ok, ķersimies pie Blue Raspberry Prime. Šito es gribēju. Šis mans bija, kad mēs runājām, man bija jānosauc savu mīļākie, nebija, diemžēl, Tropical Punch, ko es gribēju pamēģināt, bet šis ir mans otrais mīļākais. Un es gribēju, pēc garšām. Es neesmu viņu testējis, un, protams, es nevaru pateikt mīļākais vai nē, bet pēc garšā. Nu, ko testējam otro Prime? Viņš šī izlēja. Viss kārtībā. Pasmaržosim šito sākumam. Bet viņš nevar saprast. Nu, viņš arī labi smaržo, bet man vairāk šitā smarža patika. Not gonna lie. Okay. Nu ko, Prime Blue Raspberry. Priekā. Šitā. Wow! Vai vēlreiz? Nē, šitas ir kaifs. Es godīgi pat par šito 4 maksātu, not gonna lie. Es godīgi pat par šito 4 eiro maksātu. What the hell? Labi, varbūt ne 4, par 3. Labi, pārspīlēt, 4 nemaksāt. 3 es par šito maksātu. Jo, šitas actually ir to vērts. Actually, šitas ir 4 eiro vērts. Domāju, lai pamēģinātu pirmo reizi, ir 4 eiro vērts. Viņš ir tāds... ko viņš man atgādina? Ziniet, ko? Viņš man atgādina ir, kā sauc to... Pēc man izkrist no galvas tas dzēriens. Frutis. Vot, viņš man atgādina, frutis nav, viņš nav tajā līmenī, šis ir labāks līmenis, obviously. Actually, viņš man violeto frutu šits atgādina. Vēlreiz jāapgaršo, ko šis jauc, bet man liekas.
Jā, violeto frutu atgādina. Bet labāk, protams, daudz labāk. Viņš ir labāks, es nesalīdzinu. Es vienkārši tādu garšu man bišķi garšu acīt. Bet es būšu godīgs. Šītas vai šītas? Šītas. Šītas. Noteikti ir daudz labāk. Ja šitam es ieliku 8, es neesmu garšojis Tropical Punch. Man liekas, Tropical Punch varētu būt 10. Nē, es tikai šitās 2 garšas. Pēc tam, varbūt, ja es tikšu pie citām garšām, uzfilmēsim turpinājumu. Un ielikšu arī YouTube, bet redzēsim. Redzēsim arī pēc atbalsta. Jūs gribat redzēt citas garšas, kā es notestēju, jo es vienkārši nevarēju tikt pie citām garšām. Ja es tikšu pie citām garšām, notestēšu, jūs gribat redzēt, nospiediet laiku un ierakstiet komentārā, ka jūs gribat redzēt citu. Ja būs daudz laika, piemēram, mēs savāksim. Es nezinu, cik mēs varam savākt. Ok, es neprasīšu daudz 100 laikus. Savāksim 100 laikus, es atradīšu vēl citas garšas, kas ir un notestēsim. Bet kopumā, ja šitam es liku 8, šitam es likšu 9 vai 9,5. Es nevaru saprast. Labi, pats teicu, es gribu saprast 9 vai 9,5. Ok, labi, es likšu 9, es nelikšu 9,5. Es gribu Tropical Punch dabūt. Bet šits ir 9, 100% 9. Es uzskatu, pamēģināt vienreiz ir 4 eiro vērts. Ja man būtu jāpērk pa cenu ikdienā, es būtu gatavs pa trīnīt maksāt, not gonna lie. Es pa trīnīt uzskatu, viņš ir trīnīšu vērts, viņš ir 3 eiro vērts. Noteikti. Šaudos Loganam Polam, KSM uztaisīja labu dzērienu, not gonna lie, es nevaru heitot. Es nācu skeptisks, es domāju, ka nebūs 4 eiro vērts, es domāju, ka man liksies tur 6, 7, neliksies nekas tāds. Bet ir to vērts? Es uzskatu, ir to vērts pamēģināt. Ja jūs neesat pamēģinājuši, aiziet pamēģināt, vēlreiz saku, nav reklāma, pēdējo reizi saku, Candy Pop, aiziet pamēģināt atrast, iesaku zvanīt viņiem uz tiem veikaliem, prasīt, nebraukt pašiem meklēt, ir vai nav, jo lielākā daļā bija izpirks probably, tā kā jā. Bet labi, ja jums patīk šis video, nospiediet laiku, vēlreiz saku, savācam 100 laikus, un tad būs nākošais Prime vidīgs, kur es pamēģināšu atrast citas garšas, Lemon Lime, Tropical Punch. Es zinu, man liekas, cik saprotu, Icepop nav viņiem Latvijā pieejams. Bet vismaz mošo 2 garšas dabūsim. Un jā, ar jums bija LV Jarans. Piebonējam manam kanālam un tiekamies nākošajā reizē, nākošajā video. Peace!